Rīgas cirkā jauna programmas, 124. sezona, 124 gadus jau Rīgas cirks dienā rāda cirka izrādes neatkarīgi no laika apstākļiem, un tas, man liekas, tas ir vienkārši unikāli, kā mums tas ir. Un šī programma līdz ar to ir jauna, pilnīgi jauna, starptautiska kārtējo reizi, mākslinieki no dažādām valstīm, no dažādām zemēm. Un mēs uzaicinām lielu akrobātu ansambli, kuri lec, lido līdz pat kupolam un atpakaļ dažādās piruetēs, dažādos saltos. Mēs uzaicinām daudz mākslinieks ar dažādiem dzīvniekiem, jo tas patīk gan lieliem, gan maziem. Un pirmoreiz Rīgā ieradušies ir vācu cirka mākslinieki Igena ģimene, kuri ir atveduši kazas un kuri ir atveduši Tibets terjerus, divus priekšnesu. Jo es ceru, ka tas skatītājiem patiks, jo mums jau patīk tie, ko mēs labāk pazīstam. Man liels prieks ir, ka mums uz Rīgu ierodās Natālija un Dmitrijs Kuzņicovi, Sanktpēterburgas mākslinieki atvedot priekšnesumu atrakciju Riska impērija, kurā plesoņas, tās ir pantera, puma un leopards ir bez krātiņa. Tātad, principā, rokas izstieps attālumā ar skatītājiem drošā attālumā. Ja? Dzīvnieki, kuri unikāli tiek rādīti tiešām šādā kontekstā, ka te nav krātiņš priekšā. Un klauns ir Andrejs Vieruškins no Maskavas Nikulina cirka ar saskiem drasētiem. Un, protams, klāt pie viss tā ir mūsu paša Latvijas cirka mākslinieces, tās ir mūsu Rīgas cirka meitenes deju grupa, kurām ir kā vienmēr jauni iestudējumi un kā vienmēr absolūti jauni tērpi.